Čau, draugi! Šodien esmu Matis Games un šoreiz esmu Baustu karos. Ja jūs nesapratiet, kas tā pa valsts, kura ir blakus Maskavai, tā ir Lietuva. Nu, labi, ok, sākam. Tā arī Baustu vajag izspēlēties. Pagaidiet, vienkārši neblakus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20. Vot. Es būšu prezidents. Sākam karot. Mēs mēģināsim... Pats Polija atpakaļ mūsu karo. Bet man... Oi, fuj, kāda Polija. Sīkā. Labi, Latvija maina savu krāsu. Latvija maina savu krāsu. Tas kars bija ļoti ilgs. Bet uzvarēja latviešiem. Latvija tik teritorijas dabūja. Lietuva joprojām tika. Un Polija vispārībā palika viena. Šeit ir Polija. Ja jūs nesapratiet, ko ir Polija, es viņu nokrāsos. Ot šeit. Tagad man vajag nokarot Zviedriju. Pamēģīt! Tagad mēs būsim stiprākā valsts. Davajā Poļsā. Jau nenāda ģaģa. Man ģiper... Pēc dažām mēnešiem impērija izgāja. Tātad sākumā izgāja Polija. Jā, bija tāda teritorija. Izgāja no sastāva. Pēc tam parādījās Ukraina, kņažistāvā. Tad Ukrainā valodā runāja, zina kādā valodā, draugi. Viņi runāja valodā Finniškajā. Un tad parādījās Zviedrija, bet viņa palika ļoti stipra, kad nokaroja šo Norvēģiju. Bet Latvija izmet ārā dažas no sava teritorijas, bet Lietuva arī izmetē, tāpēc viņš gribēja būt viņa draugs, bet neiedeva tik ļoti daudz teritorijas.
cik Lietuva gribēja. Un skatieties, cik teritorijas iedeva Latvijai. Vat Lietuva gribēja, skatieties. Skatieties, es pēc tam nogriezīšu tās teritorijas. Vot tādas teritorijas, bet viņai nepabeidzās. Jo tāda teritorija. Un es iedodu Lietuvai vienu pilsētu, lai pēc tam nebūtu strīdes ar Ukrainu. Šeit tikai nevaru šeit kaut ko izdarīt. Ukrainai atgriežu Kīvu. Kā tas izkrās? Jā. Ukraina paņēma tukšo teritoriju. Esam paliku tādai teritorijai. Tad sākās ilgais karš, kur uzvarēja neviens. Tad daži dabūja tukšos teritorijas, arī pat Ukraina dabūja tukšos teritorijas, un arī Polija. Izgāja tukšie teritorija. Uzvarēja tajā karā Sīvalsts, jo šī arī cīnījās un izgāja teritorijas patika. Bet viņi atkal atgriež tās teritorijas. Oi. Nāhuj, tukšās teritorijas. Jā. Nāhuj. Jau sen vajadzēja nokarot Ukrainu. Viņa bija vistuvāk, bet mēs saprotam, ka viņa ir stipra. Bet vispārībā man vajadzēja. Tā atvainojos, man šeit nav neviena aizķeršanas. Mamma man pateica laiks bez gadgetiem, bet mēs sarunājam. Tad Latvija gribēja nokarot Čehiju, ja? Bet izskatās, kā viņa nesanāks. Tad paprasīja Polijai iedot teritorijas. Un Polija, viņa patiešām izraida teritorijas, bet neatļāva, ziniet, ko neatļāva karot Vāciju. Neatļāva, bet mums bija cita plāna tad. Sen. Un pēc tam sākās ar Krieviju karš. Ja jūs nesapratat, kurš uzvarēja, tad uzvarēja gandrīz mēs, bet Krievija dabūja vairāk teritorijas. Skatieties, cik Krievija dabūja teritorijas. Un skatieties, cik mūsu valsts dabūja teritorijas. Vot tik teritorijas. Tad
bija garais kārs vēl vienreiz, un Lietuva uzvarēja. Un tad Krievija jūs sapratāt, kas tu notika ar Krieviju. Un tad Krievija visu laiku nebija, bet tad tajā momentā parādījās Krievijas impērija. Bet neviens negribēja padoties, un viņi bija stipri ļoti. Bet Lietuva uzvarēja tajā karā. Viņa dabūja ļoti daudz teritorijas. Skatieties, šik teritorijas. Ukraina tagad bija bēdīga, jo viņa nozaga viņus teritorijas, bet nekas nebija. Ukraina dabūja atpakaļ savas teritorijas. Bet tad Krievija izdomāja, kā laiks padoties. Kā vispārībā nebūtu, bet viņu apstādināja. Tad tajā laikā bija arī citas. Un viņi mēģināja. Un viņi aizkaroja šito. Latvija varēja aizkarot Finlāģiju. Kņažikstā, Rumīnā, Kņažikstā, kā tur bija. Pofika. Pēc tam šitam valstam. Pēc tam Grieķijai. Pēc tam Turcijam. Uzminiet, kurš uzvarēja. Gaidīšu komentāros. Bet, ja jūs gribat zināt, tad nākamā sērija būs kaut kur pagaidiet. Svētdien būs mana jaunais video. Man būs ļoti jāgatavojas un būs arī jaunais mikrofons. Labi. Beigsim stāstu, rakstiet komentāros, kurš uzvarēs Latvija, Laima, Turcijas impērija. Rakstiet visiem atā un labu skolu.